Mēs esam moderna, ar laboratorijām aprīkota skola. Un pamats ir tas, ka šī skola balstās latviskās vērtībās. Ļoti laba sadarbība ar pašvaldību. Pašvaldība sponsorē un atbalsta vidusskolēniem bezmaksas autovadītāju apliecību iegūšanu. Visiem vidusskolēniem, kuri ir deklarēti Salaspils novadā, ir bezmaksas pusdienas. Mums tiek īstenoti un ir vēl daudz jaunas ieceres vairākiem starptautiskiem un vietēja mēroga projektiem, kas jauniešus attīsta. Mēs īstenojam starptautisku pārmaiņu procesu izglītībā Līderis manī, un pāri tam visam mums šeit strādās 120 profesionāli un izcili pedagogi, un mācās labākie Latvijā 1414 skolēni. Mēs piedāvājam 4 novirzienus – sociālo, dizaina, tehnoloģiju un dabas zinību. Es mācos dabaszinātņu medicīnas virzienā, kurā ir iespējams apgūt specializētos mācību priekšmetus kā veselības fizioloģija un psiholoģijas pamati, kā arī ir iespējams apgūt augstākā līmeņa ķīmiju, bioloģiju un angļu valodu. Es mācos dizaina un mēdīju komunikācijas virzienā, kurā ir iespēja apgūt specializētos priekšmetus kā datorgrafika, uzņēmējdarbības pamati un publiskā runa. 12. klasē tev būs arī iespēja apgūt augstākā līmeņa mācību priekšmetus kā latviešu un literatūra, angļu valoda un dizains un tehnoloģijas. Principā izpratni par dizaina procesu un ieskatu daudzos dažādos dizaina novirzienos. Ja tevi interesē dizains kā tāds un novirzieni daudz dažādi interjera, modes vai vides dizains, vienalga, arhitektūra, tad tas būs priekš tevi. Es mācos sabiedrisko attiecību un uzņēmējdarbības virzienā. Šajā virzienā mēs apgūstam tādus specializētos priekšmetus kā biznesa angļu valoda, publiskā uzstāšanās un uzņēmējdarbības pamati, kā arī 12. klasē tev būs iespēja mācīties padziļinātos kursus C1 angļu valodā, latviešu valodā un literatūrā un vēsturē. Mēs mācāmies tehnoloģiju, inovāciju un inženieru zinātņu virzienā, kur mēs varam apgūt specializētos mācību priekšmetus, robotiku un tehnisko grafiku. Kā arī padziļināti mācīties matemātiku, programmēšanu un angļu valodu. Robotika māca domāt. Faktiski analizēt, salikt galvā, tāpēc, ka, lai radītu kaut ko šādu vai šādu, no sākuma ir jāsaliek galvā, jāsaprot, ko es gribu dabūt gatavu, jāizvirz mērķi. Tad tas viss ir jāsaliek uz papīra, un pēc tam tikai jau var kaut ko praktiski likt kopā. Ja tas sāks no otra gala, tad faktiski visbiežākais sanāks tā, ka tev būs ļoti daudz miljonu jāiztērē, lai dabūtu gatavu kaut ko iedzību. Mēs esam viena no retajām vidusskolām Latvijā, kurā ir iespēja apgūt robotiku, robotizētās sistēmas, programmēt, lodēt, taisīt elektronikā, būvēt, veidot. Nav tādu skolu Latvijā tik daudz, kurās kaut ko tādu vispār var apgūt. Un faktiski, pabeidzot mūsu vidusskolu uz Tehnisko universitāti, aizejot jau pirmo kursu, kā stāsta, var mierīgi atslābt. Nāciet, pievienojieties Salaspils pirmajai vidusskolai. Mēs esam izcila platforma jebkura skolēna izaugsmē.